Mani sauc Paulis. Man ir 10 gadi. Es neesmu pamanījis tādu milzīgu Dieva darbu, bet es jūtu, ka viņš man ir blakus visādos sīkumos un ikdienā. Kā piemēram, ka es eju uz autobusu un es ar viņu runājos un saku: Dievs, lūdzu, dari tā, lai man nebūtu ilgi jāgaida. Un tieši es nāku un nāk mans izdevīgākais autobuss. Vai arī bija tāds gadījums, kad es pazudu no mammas, es palūdzos un mēs satikāmies ļoti drīz pēc tam. Tad vēl es esmu izveidojis mājaslapu, Dievs ir ļoti labs, ar savu klases biedrini. Es daru arī tā, ka es ik pa laikam sevi reklamēju WhatsAppā. Un bija tā, ka to pamanīja arī mani klases biedri, un daži par mani pasmējās, ko tu visu laiku liec tos savus storijus. Bet atkal ar citiem es iepazinos un uzzināju, kur ir kristieši un kuriem ne, un mums arī izveidojās draudzība, jo mūs vienoja vērtības. Paldies Tev, Dievs, par šo brīnišķīgo liecību. Patiesi, caur bērnu un zīdaiņu muti Tu sev sagatavo slavu. Paldies par šo drosmi, Dievs, ko Tu ieliec bērnos. Paldies Tev, Tēvs, tiešām. Paldies Tev, ka Tu caur to mūs uzrunā. Tu saki arī, lai mēs kļūstam kā bērni. Patiešām, mēs varam Tev uzticēties kā bērni. Jā, Tu vēlies, Dievs, lai mēs lieli būdami kļūstam kā bērni. Mēs paši sev esam izveidojuši sarakstu, kādiem mums jābūt un kas mums ir jāizdara. Bet mums vienas lietas tik trūkst. Mums trūkst paļāvības un ticības. Un mēs gribam, Dievs, Tev visu atdot. Vēl vairāk, Dievs, pieskaries mūsu sirdīm, lai tās kļūst mīkstas, ka Tu vari ieliec savu mīlestību. Un lai mēs dienā, Dievs, ieraugam to, kas mums ir blakus. Kaut kādus mazus sīkumus un par tiem priecājamies. Lai mēs priecājamies par dabu, kas mums ir apkārt. Lai mēs priecājamies par cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Lai mēs arī varam savu prieku izpaust dejā. Lai mēs varam kustēties un ar to Tevi slavēt. Kā mazi bērni. Palēkāt, paskriet. Jā, Dievs. Un varbūt arī kādam, kas klausās, ir ievainota bērnība. Tikai to var dziedināt. Nāc, Svētais Gars. Dziedini šīs bērna ievainotās sirdis, atjauno bērnību. Palīdz izlīgt ar vecākiem, palīdz pateikties vecākiem. Un paldies, ka Tu esi mūsu tēvs, brīnišķīgais Dievs. Nevelti šī lūkšana mūsu tēvs. Mēs esam Tavi bērni un visi kopā. Tu mūs nevienu nešķiro un Tu nevienu no mums neapdali. Tu visiem dod bagātīgi. Un paldies, ka tas viss ir iespējams caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu, caur kuru Tu esi parādījis mīlestību. Jā, svētī ikvienam šo dienu un svētī arī viņa domas un arī svētī grūtībās, Dievs. Lai var piecelties, lai mēs varam drosmīgi iet uz priekšu. Jēzus varenajā vārdā. Amen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.